iepērkās vienos veikalos, sporto vienos ar bērniem, ar vecākiem, staigā pa ielām, brauc transportā, dzīvo kopā, jūs saprotiet, dzīvo kopā, bet tas naids nāk no augšas. Tieši nacionālajos jautājumos es domāju, ka latviešu vidū ir vakums. Es uzskatu itu kaut arī pa polietu, bet pa latvietu, jo viņai vispirms māte latvieta, otrām kārtām viņa pēc kultūras ir latvieta. Un latviešu vidū ir vakums. Šiem ziediem ir saules krāsa, lai saule vienmēr mird jūsu grūtajā ceļā. Ja to kaut mazliet var vieglāku darīt tautas mīlestība, tad ziniet, tā jums pieder. Domās vienmēr esam kopā ar jums un arī ar citiem deputātiem. Ceļā uz brīvo Latviju. Cilvēki ir sāpināti no Krievu puses un nespēs izprast, kad latvieši ir atbildīgi par to, kas notiek. Latviešu partijas ir atbildīgs par to, kas notiek mums ar nelatviešu. Ja mēs esam saimnieki savā zemē, viņi sludināja. Viņi neuzbruka, viņi sludināja, viņi pārliecināja. Viņai bija tāda sievišķīga pievilcība, cilvēciska pievilcība. Viņi bija ļoti apdāvināts cilvēks. Un tādu cilvēku mums šodien trūkst. Mums tādu cilvēku nav. Gadā līdz ar latviešu tautas atmodu kaut kā tā iznāca, kad sākās arī dažādu Latvijā dzīvojošo etnisko grupu nacionālā atmoda. Jo toreiz pēc oficiāliem datiem Latvijā dzīvoja apmēram 100 dažādu etnisku grupu bez latviešiem. Bet visi viņi bija tāda kultūras un valodas ziņā tāda vienveidīga krievvalodīgo masa. Tā bija, ja vispār varēja runāt par kultūru, tad tā bija padomu krievu kultūra. Un kaut kā tie procesi, tie atmodas procesi, kas notika Latvijā, toreiz viņi skāra mūs visus. Un kaut kā pats spontāni. Pēkšņi ukrainieši sāka sevi izjust kā ukraiņi, Moldāvi kā Moldāvi, jau nerunājot par lībiešiem. Pirmais Latvijas Tautas frontes dibināšanas kongress 88. gada oktobrī, kurš starp kura rezolūcijām bija arī rezolūcija sasaukt Latvijā dzīvojošo tautu forumu. Tautu foruma priekšvakarā, burtiski pāris dienas pirms tautu foruma, mēs sanācām uz mazo forumu. Tas bija Pārdaugavā medicīnas institūta telpās. Un tur mēs oficiāli nodibinājām Latvijas Nacionālo kultūru biedrību asociāciju. Kas bija tie dibinātāji? Dibinātāji priekšgalā neapšaubām bija Ita Kazakeviča. Tanī pašā laikā jau dibinājās Interfronte, kas jau kopš tā laika sevi pretstatīja nevien Latvijas Tautas frontē, bet arī mums.
jo viņi pretendēja uz vienīgo citautiešu ideoloģisko un politisko pārstāvu šeit Latvijā. Viņi ļoti aktivizējās, un mēs viņam bijām kā tāda naglācijas, un tā tas turpinās vēl līdz šai Baltai dienai.